19. jūnijā Mežaparkā notiks Latvijas novadu sieru diena, kur organizē biedrības sierklubs sadarbībā ar Sieru Rīgas meži. Šogad biedrības sierklubs Latvijas novadu sieru dienu organizēs jau 9. reizi. Citus gadus sieru dienas notikušas dažādos Latvijas novados, bet, kā atzīst biedrības sierklubs vadītāja Vanda Davidānova, ir uzkrāta pietiekama pieredze, lai uzdrošinātos svētkus rīkot Rīgā, Mežaparkā. Uz šo brīdi ir pieteikušies apmēram 30 sieru ražotāji. Lieli, mazi, ļoti lieli, pavisam maziņi. Nevienos sieru svētkos tik daudz sieru ražotāji nav teikuši, ka viņi vēlas braukt un piedāvāt savu produkciju. Būs tas, kas nav bijis citos sieru svētkos. Pirmkārt jau tornis, 3,5 metrus augsts, pēc tam siera tīgeris. Un tīgeris tāpēc, ka ir tīgera gads, un arī tāpat Mežaparks, kur dzīvo īsti tīgeri. Un kāpēc gan nepamēģināt mums izcept tīgeri? Un tad arī siera un murkeļu zupa tiks vārīta. Un, protams, būs visas Latvijā gandrīz visas iespējamās sieru šķirnes. Degustācija un tirzniecībai būs arī zemnieki ar saviem ražotajiem sieriem. Un būs alus. Un būs arī daudzi citi produkti. Jāteic, ka sieru svētkos pamielot varēs ne tikai miesu, bet arī dvēseli, jo uzstāsies dažādi kori, folkloras kopas un deju kolektīvi no visas Latvijas. Notiks spēkvīru šovs, bet Rīgas mērs Nils Ušakovs kopā ar vicemēru Aināru Šleseru solījuši skatītāju tūkstošu priekšā sasiet varengardu sieru rituli. Svētki tiks atklāti 12. dienā kopā ar sveicienu Rīgai 3 metrus augstu siermaižu torni. Sieru svētkos mēs veidosim Rīgas torni no siera. Un šis makets ir izveidojis mākslinieks Janemanis 3 metru augstumā, un šī maketa pamatus noklāsim ar siera maizēm, kuru veidošanā tiks aicinātas 8 profesionālās skolas, aptverot visus Latvijas reģionus, tātad Rēzekne, Skrunda, Cīrava, Liepāja, Kuldīga un 2 Rīgas skolas. Šīm skolām ir arī pieredze šādu darbu veidošanā, jo pagājušā gadā Liepājā mēs veidojam siera bizi, siera sauli, Skrundā, Mālpilī bija siera taka un profesionālā konkursā mums bija garā sieras viestmaize. Un es domāju, ka šies tornis aizvien sarežģītāks tiek, bet mēs tiksim ar to galā. Un galvenais, kad mēs mēģināsim arī šīs pamatnītes izklāt tā apakšā zaļu sieras ar kaut ko zaļu kopā. Pa vidu mums būs sarkanais tonītis un pati augša tuvāk saulei dzeltena. Un pašā galā mākslinieks ir solījis izveidot siera gaili. Nāciet, skatieties, baudiet!